Jūnija pirmajā pusē norisinājās militārās mācības Sēlī Castle, kuru laikā tika pilnveidota Zemesardzes un Mičiganas Nacionālās gvardes sadarbība. Karavīri trenēja inženierspēju Sēlīs poligonā un paralēli piedalījās dažādu militāro specialitāšu apmācībā Mičiganā. Mēneša sākumā norisinājās arī mācības Baltic Zenit, trenējot pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu speciālistus un veicot praktiskos kaujas šaušanas vingrinājumus pa gaisa mērķiem. Ikgadējās starptautiskajās militārajās mācībās Baltups 25 tika trenētas dažādas taktiskās operācijas strauji reaģējot un pilnveidojot savietojamību, izmantojot visu spēku veidu spējas. Jūnija vidū notika izlaiduma ceremonija valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri dienestu uzsāka 2024. gada jūlijā. Nu jau tradicionāli jauniešiem tika pasniegtas piemiņas monētas, un ceremonijā klātesoši bija arī jauniešu tuvinieki. Mēneša beigās notika NATO daudznacionālās brigādes Latvijā komandieru maiņas ceremonija. Tā ir kā apliecinājums NATO sabiedroto klātbūtnei Latvijā un reģionālajai drošībai. Šī ir pirmā komandieru maiņas ceremonija kopš daudznacionālās brigādes izveidošanas 2024. gadā.